Labu rītu, saka saule. Labu rītu sakam no vietas, no valsts, kur uzskata par vīna dzimteni. No valsts kristietība ir pirmo reizi pieņemta kā oficiāla ticība. No vietas, no valsts, kur ir atrasts pirmais cilvēks ārpus Āfrikas. Varbūt jums jau top skaidrs, kur esam nonākuši. Labrīt no Gruzijas, no Tbilisī. Gruzija, aiziet! Armand, labs arbūzs būs mums. Должен хрустеть, kad saspēj. Прижми и слушай. Такой звук. Поет? Не слышу, или у меня сил нету. Десять 50. В 1984 году у меня был праворульный. А что тогда зимой где? Что, там остаетесь, да? Все? Да, 5-7 От мира как бы... Да, 5-7 остается там. Šādi mēs ieturam vakariņas. Diena noslēgusies. Iekārtojām nelielu nometnīti. Pat pie Džutas upes. Vieta ļoti skaista. Pareizi? Pareizi. Jā. Tiešām te ir daudz latvāņu. Bet tu. Mums nevienam tas nav traucējis pagaidām. Otrā diena kalnos sākusies, kur piesien mūsu mantas zirdziņiem. Mēs pārceļam savu nometni augstāk kalnos, un tad no turienes mēs varētu iet uz dažādām virsotnītēm. Mēs tagad ejam augšā, lēnā garā, ar vieglām somām, kas ir forši. No jāstāp smagums. Un, jā, skatīsimies, kas notiek tālāk. Tātad pēc garas dienas ir jau fantastisks mirklis atnākt kalnu ezeriņā, ielīst ledus augstā, nopeldēties. Pareizi, Armund? Jā, noķert to superīgo sajūtu, kas ļauj atjaunoties. Un tagad, Agnese, pagaidi ilgāk, aizskaid līdz 10. Tev būs... Pasies, tu tagad stāvi. Iemērcies. Turpmākās dienas nometnē ritēja aktīvi. No rīta cēlāmies laicīgi, devāmies pārgājienos pa apkārtējiem kalniem, lai pierastu pie augstuma un uzlabotu fizisko sagatavotību. Darbojāmies kliņšu nodarbībās, apguvām alpīnismu iemaņas, kāpām pa mācību sienām, vakaros kopīgas vakariņas, īsas sarunas un tad atpūta, jo nākamā diena atkal prasīja enerģiju. Gatavojāmies mūsu pirmajam kāpienam kliņšu virsotnē. Mēs esam stākas sākuma. Piecēlušies jau uz 5 no rīta. Tā nākas. Reizgīt. Gandrīz bišķī tev kavējām. Šī būs mūsu pirmā virsotne. Tikanidze.
It kā 100% neesam droši, bet, 90. Jā, gaidām te vēl dažas komandas biedrus un dosimies ceļā vēl pa tumsiņu. Cerībā, ka kalns būs labvēlīgs uz mums. Esam gandrīz pie virsotne. Tā problēma, tāda ļoti drupīga klints, tāda viss birst un brūk, kas sarežģīja kaut kādu punktu, atbalsta punktu veidošanu. Sagaidīšu visu komandu un tad jau ies tālāk. It kā esot pa vidu kaut kāds āķis, bet pieļauju, ka viņš sen varbūt ir izlūzis, jo tā klints ir ļoti drupīga. Kopumā jau ļoti forši. Interesanti. Nedaudz bailīgi pirmo reizi, bet interesanti. Turies pie tās vīrus, turies. Nav viss kārtībā, šie vairs nebirst. Bet tu tajā posmā? Birst, jā. Ir viss birst. Ir virsotnīte. Ir virsotnīte. Šis bija bailīgāk. Kā man likās, dēļ tā klinča stāvokļa. Protams, skats no šajienes ir wow. Kazbeks fonā. Super. Super. Dopamīniņš, bet jāsaglabā miers, kad būsim nos no klints, tad varēs atslābināties. Kāda sajūta? Lieliski. Ko? Ko? Superīga sajūta. Superīga, es piekrītu. Fonā, kā sauc šitos? Čuji? Čauji? Čauki. Ļoti skaisti kalni arī dzen, čauki. Un tas ir Elbrus fonā. Tā. Kazbeks. Kur tu Elbrus? Kazbeks. Man ir tik labas brilles, kas redz Elbrusu. Dodamies prom no Čauki ielejas. Gribētu te palikt, tad no foršām vietām jādodas prom. Mazliet tā skumīgi. Vismaz man. Un tā arī šobrīd. Paldies, skaistie kalni. Te jau redzēs, vai dzīve dos iespēju šeit vēl atgriezties. Bet mums ir jauni piedzīvojumi priekšā. Karabinēri. Pirms devāmies tālāk, piestājām arī pašā Džutā. Ciemā, ko bieži dēvē par vienu no augstāk apdzīvotajām vietām Gruzijā. Vienkāršas kalnu mājiņas, mierpilna ikdiena un apkārt bezgalīgi skaista daba. Un, protams, arī šeit, tik mazā ciematiņā, sava mazā baznīciņa. Kā apliecinājums ticībai, kas Gruzijā ir tik klātesoša. Džutas ciemiņā. Mēs meklējam kaut kādu baznīciņu, redzējām garām braucot. Vispār nevar normāli pieiet. Viss apkārt ir aizaudzis. Bet te stāv baznīciņa. Jauka. Pats šūrakmens. Ieforša. Un tad liktos, kā baznīciņa varbūt iet. Ejam iekšā. Kāds te ir dievnams. Man nāk lūgties. Aizniegt svecīti. Sūdzēt grēkus. Kas nu katram ir svarīgi un vajadzīgi. Bet tā, jā, ļoti nepierasti. Dievnams tāds ieaudzis, nepamanāms, apkārt nekūts, bet iekšā viss kārtīgs, tīrs, smaržīgs, pēc vīraka smaržoja. Tā ļoti patīkama sajūta un noskaņa.
Ne, pēc baznīcas uz skrobu. Gandrīz tā varētu teikt. Atradām ļoti skaistu vietiņu, Džutā. Mēs pasūtījām sev uzīnu narkūnu devīgo. Tā kā zālītē jāsaka, ka garša ir fantastiska. Kaut kas pilnīgi savādāks, kā Latvijā nopērkamais narkūns. Mums tāds salds cukurūdens, bet tiešām jūt to augu garšu. Tiešām kaut kas tāds, neesmu tādu limonādu nekad dzēris. Ļoti patīkami garša. Zaļa krāsa, liekas, kaut kas ķīmisks varētu būt, bet super. Man atnācām nosinēt veiksmīgo pacelšanos priekā. Salut! Mūsu aktīvā daļa Džutas ciemā un kalnos beigusies. Rīt jau dodamies lejā, kravāsimies, pakosimies un dosimies uz nākamo pieturpunktu Stepansmindu, lai sagatavotos Kazbekam. Jauns cēliens. When the phone bush turns white, that's when I'll come home. I'm running from your eyes to follow me. As you watch me wander across the path of me. 'Cause all I want is in my life. So many in my intentions always last and it's too long. Te draudziņš piemeties, kuram iedevām paēst. Laikam tā dzīvo šuncītis. Te meklē ēst pie cilvēkiem. Kazbeka. Pirmā nometnīte, pirmais kempings. Tāds kā pagaidu. Teorētiski jau varētu uziet vienā dienā līdz bāzes nometnē. Lai tā baigi neizmocītos ar sagatavošanu, cilvēki atnāk pēcpusdienu, ierīko vietiņu un mierīgi pārlaiž nakti. Ir arī kafejnīciņas, tūlīt tur aiziesim apskatīties, kas notiek. Redz, cik skaista vietiņa kalnos. 2 gadus atpakaļ uzcelta. Ēdienus paņem. Ēdienus, numuriņu. Cik tu maksā? Brokastis 15 eiro apmēram. Tāds pieņemams cenas. Zupa 7-8 eiro. Pasta 10-11 eiro. Tīri foršām. Tālākais ceļš mūs veda pāri Gergetī ledājam. Kopš 20. gadsimta vidus tas no sava garuma zaudē aptuveni 15 līdz 20 metrus gadā. Un to varēja manīt arī dzīvē. Ļoti daudz straumīšu un pat nelielu upīšu, kuru šķērsošana prasīja īpašu piesardzību. Lēnā garā tuvojamies bāzes nometnē. Kazbeka bāzes nometne. Tā izskatās. Cilvēku daudz, pilns, daudz mēslu, daudz atkritumu. Kāds kaut kur, nezinu, mēģina kakāt aiz akmeņiem. Tā, neteikšu, man patīk. Ir kaut kāds dzeramais ūdens, kur noskolot traukus. Ne dzeramais, bet ūdens, teiksim tā. Kur zirgi uzved kalnā mantus. Pašiem nav viss smagums jāstiep. Tā apmēram izskatās. Akmeņi. Vējš, klints un atkritumi. Laikam kā jau katrā kalnu bāzes nometnē. Man personīgi tas nav saprotami, kā tā cilvēki var dzīvot, atnāk piecūkot, piekakā, bet labi, šobrīd es kritizēju, tiesāju, kas to zina, kādas gadās katram situācijas. Šeit ir meteostacija un brīvprātīgie poļu glābēji. Noskaidrot, pie viņiem strādā viņi pa 3 nedēļām mēnesi. Brīvprātīgie alpīnisti. Ja kaut kas notiek, dodas palīgā citiem alpīnistiem. Mēram tā, laiks ir labs. 10 noteikti, varētu būt vairāk, 15 grādi. Stiprs vējš, ļoti stiprs vējš. Bet te jau laikam vējš ir visu laiku. Jā, skats ap Bētlemhādu diezgan nepatīkams. Plasmasas maisi, iepakojumi,
cilvēku izkārnījumi un urīnas maka. Katru vasaru šeit ierodas tūkstošiem cilvēku, bet infrastruktūra tam vienkārši nav gatava. Nav elementāras toaletes. Grūzijas oficiālās iestādes brīžiem atsaukušās uz to, ka teritorija ir grūti pieejama un augstumam augot, infrastruktūras uzturēšana kļūst dārga un tehniski sarežģīta. Manuprāt, tas nav pietiekams attaisnojums. Palikšana nometnē savā teltī nebija bez maksas. No cilvēka 7 lari dienā, kas ir aptuveni 2 eiro. Vienā no Kaukāza populārākajiem alpīnismu objektiem ierīkotas sausās toaletes būtu pašsaprotama lieta. Šis ir skaudrs atgādinājums. Pat vismežonīgākā daba nav pasargāta no cilvēka pēdām. Ja dodamies uz kalniem un dabā, mēs varam sākt ar vienkāršu apņemšanos. Neatstāt atkritumus aiz sevis. Labs rīts. Sākam Kazbeka treniņu nometni. Pirmā diena. Dodamies uz sniegu un ledus nodarbībām. Šorī izstāt gurdeni, aklimatizācija, liek par sev manīt. Tāda slodzīta, grūtāk panesās, visas darbības prasa nedaudz lielāku piepūli. Attiecīgi viss tādi klusāki, introvertāki. Baigi neviens nerunājās. Bet, gan jau pielāgosimies un lēnā garā. Viss būs ok. Laikapstākļi pagaidām tīļi forši. Ir silts, nav karsts. Lietas ar nelīst, vēja ar nav. Kaut ko solīja, redzēs kā būs. Tā, darbosimies. Cerēsim uz to labāko. Jau riktīgās plaisas. Vēl nenāc? Kad Normons lien augšā. Es jau braucu! Es jau braucu, maigā! Katrā pieaugušajā ir mazs bērns iekšā. Un slidināties pa slidkalniņu. Tas ir super. Šādi pamīšas nodarbībās un atpūtā pagāja mūsu turpmākās dienas. Brīvais laiks patiesībā ļoti noderēja, lai atjaunotos, jo visas darbības kalnos prasa lielāku piepūli. To katrs pavadīja pēc saviem ieskatiem, rakstot dienas grāmatu, apkopojot maršrutu piezīmes vai vienkārši lasot grāmatas. Kā pieņemts īstiem alpīnismu profesionāļiem, mūsu komandā ir arī ārsts, un tas lieta noderēja. Tika apkoptas nelielās brūces, novērzumi, vienvārds sakot, ikdiena. Tāda lūk, alpīnistu sadzīve. Sēžam kalnu piekājiem. Tāpat ar visu gatavojam. Ēdam brokastis. Un šodien atjaunošanās diena. Kāds viss notiek? Vienkārši. Un ļoti garšīgi. Garšīgi, jā. Mirklī, kad es tiekus, tiešām viss šķiet ļoti garšīgi. Arī dodās grupa pārgājienē. Iespējams uz baznīciņu. Mēs ar šodien droši vien aiziesim. Būs forši diena. Nelielā tādā treniņa pastaigas kāpienu nolūkā uzkāp no nometnes, tepat uz vietējo, nezinu, kā lai to nosauc, svētnīciņa, baznīciņa. Jā, tā jau visur ir skaisti, skaista daba, skaisti skati. Kāpiens nebija grūts un pusstundiņa pēc skata pat no šejienes ir ļoti skaisti. Redz gan fonā redz gan ledāju, visi ledāju ielajā var redzēt.
Un pat ielai, pat pilsētu no šejienes redz. Nu, lai Dievs dod mums, kāpjot Kazbekā, tādas pašas laikapstākļus un skatus. Tas var būt fantastiski. Te fonā ik pa brīdim krīt liela akmeņi, veļās ar traku skaņu, lielu spēku un ir diezgan iespaidīgi. Naktī dažas reizes likās, kad, nezinu, pērkona negaiss vai kaut kas tāds. Un tā kā mazliet neomulīgi nonāks līdz nometnē vai nē, bet, nu, patiesībā tiem te nav iespējas nonākt. Cilvēki, protams, nevelti te ir uzbūvējuši gan kaut kādu sveitnīciņu, gan tur nometni, jo te priekšā ir iela, ja? Un tie akmeņi līdz nometnē nemaz nenonāk. Tā bija pienācis pats galvenais notikums – kāpiens Kazbekā. Uzreiz var pateikt, ar laikapstākļiem mums nepaveicās. Lai arī prognozes solīja, ka debesīm uz rīta pusi vajadzētu skaidroties, tomēr tā nenotika. Viss kāpiens tika pavadīts stiprā vējā un nokrišņos. Kazbeks bija nolēmis pārbaudīt mūsu apņēmību un izturību. Ui! Tā mēs ejam, mūsu pavadonis Sunītis. Fantastisks pavadonis, brīžam taku parāda. Ieticās, kaut kas tāds var būt. Ejam visa grupa. Oi, grūti, tāds vējš pūš, redzamība slikta. Taku aizputina. Tagad bišķi vējš pierimās, uz 2 minūtēm uzreiz izmantojām padzert tēju, apēst kaut ko saldu enerģijai, bet nu šobrīd vējš neatstājās, atkal sāk pūst. Nu, vēl jāiet, vēl ir gabaliņš. Ārām cīnamies. Tāda īsta alpīnas spīna. Esam izpildījuši savu braucienu nometnes mērķi, uzkāpuši Kazbekā. Bet tikpat labi mēs varētu būt jebkur citur un pateikt, ka esam virsotnē. Jo redzamība ir 5 metri aptuveni. Nu tā, nu tas ir, dažreiz gadās. Lai gan solīja it kā rīta pusē pirms pusdienām labākus laikapstākļus, bet nu, kalnu laikam ir neprognozējami kaut kādā ziņā. Tā ir veiksmes spēle dažreiz. Nevarētu teikt, ka tāda baigā gandarījuma sajūta, kā tev, Norča. Nu, ir tā, jā. Tāds, jā. Kāpiens bija pagrūts, 9 stundas kāpām. Bet tāds augstkalnu klimats. Jā, riktīgi. Kārtīgs augstkalnu klimats. Sniega vētras, Lietus. migla lietus, viss vējš spēcīgs. Nu, visi dabūjām pēc pilnas programmas. Tieši tā. Nu, tā tas notiek. Uzkāpuši esam. Katra pieredze ir vērtīga un noderīga. Un varbūt pat pēc laika tās grūtākās ir tās vērtīgākās. Uztaisīsim bildīti, apēdīsim kaut ko katrs līdzi paņēmas un dosimies lejā, kas nemaz arī nebūs tik vienkārši. Droši vien kāds 5 stundas paies. Dodos prom no nometnes, dodos viens. Man jau pietika ar Kazbeku kāpienu. Laikapstākļi ar tādu nevisai. Pārējā grupa vēlējās uzkāpt ar Zvērī virsotnē. Es kaut kā savu iekšējo nemieru apmierināju ar Kazbeku. Tad mums vēl turpinās piedzīvojumi Gruzijā. Ar Zvērī virsotnes dienā ar laikapstākļiem atkal nepaveicās. Lai arī nebija izteikti nokrišņu, bet viss bija miglātīts.
un skaistās ainavas palika aizklātas. Taču, kā vēlāk atzina komandas biedri, tieši šis kāpiens esot bijis visinteresantākais. Nonācis lejā, es izmantoju iespēju apskatīt vietējos turismu objektus. Pirmkārt, Gergetī Svētās Trīsvienības katedrāli. Savulaik tā bija vienīgā baznīca augstajos kalnos šajā reģionā ar kupolu, kas to padarīja unikālu. Mūsdienās tā ir kļūst par vienu no visfotografētākajām vietām Gruzijā. Tikai dažu kilometru attālumā no Stepansmindas, tur, kur ceļš viest caur šauru, aizu un kalnu sienas kļūst ar vien stāvākas, slēpjas Gveletī ūdenskritumi. Vārds Gveletī nozīmē ciems ar vardēm, bet tās es šoreiz nesastapu. Šaurs kalnu celiņš, akmeņi, linču sienas, neliela strauti un sulīga flora. Tieši tas, kas man patīk. Kamēr pārējā komanda cīnās vēl augstumā, vai arī virsotnē, es nolēmu nedaudz apūsties un atbraukt uz ūdenskritumu. Un jā, nenožēloju, ļoti skaisti. Šīs ir tās vietas, kas man personīgi ļoti patīk. Visāds sulīgs, nedaudz tā kā noslēpumains. Fonā klintis, kaut kas kontrastam. Pēc ziemas un skarbiem laikapstākļiem patīkami nonākt šādā te vidē. It kā jau ūdenskritums, kā jau ūdenskritums, tādi ir daudz, kur redzēti un varbūt vēl iespaidīgāki. Bet vienmēr patīkami pabūt šādā vietā, sajust to dabas spēku, to varenību. Cilvēki te nāk. Un jā, ir skaisti iela, ja? Man būtu gribējies ilgāk to pārgājienu. Jo solīto 40 minūšu vietā man sanāca 15 minūtes. Bet tāpat ir skaisti. Un šodien pat tāds apmācies un nedaudz uzsmidzina lietutiņš. Un tas piedod tādu foršu auru šai vietai. Šoferis piedāvāja arī iedzert garšīgu čaču. Esot nosalis, lūk, šādā pudelītē. Te taksī viņam stāv 55 grādi. Paņēma mazu malciņu. Simboliski, lai neapvainotu viņu, bet jā, garšīgi, smaržo pēc vīnogām, foršs dzēriens. Tagad brauc apakaļ Stepansmindu. Šādas lūk daudz, kur Gruzijā mazas tā kā svētvietiņas. Tepat uzkalniņā, tā kā nekurienē var uzkāpt, aizdedzināt svecīti, palūkties un jā, pabūt ar sevi, mēģināt rast mieru. Ļoti interesanti. Man tas šķiet kaut kā iedvesmojoši. Nezinu, kaut kā mūsu kultūrā varbūt tas nedaudz trūkst. Drīz lejā nokāpa arī pārējie grupas biedri. Un mēs vēl nedaudz izbaudījām Kaukāza brīnišķo vienkāršību un viesmīlību. Pa ceļa vidu vienkārši ir govs. Pēc skarbā Kazbeka mēs beidzot bijām nonākuši Tbilisī. Tas bija nepierasts kontrasts no kārtīgas ziemas uzreiz karstā vasarā. Pēc vairākām nedēļām kalnos, augstumā, vējā un retā kalnu gaisā Tbilisī šķita gluži kā cita pasaule.
No sniegotām virsotnēm un klusuma mēs nokāpām Svelmē un pilsētas troksnī. Katrs ielas stūrs tas šķita dzīvs, krāsains, haotisks. Kā teica komandas biedrs, Tbilisī daudzdimensionāla pilsēta. Bet tieši šī pieredze no viena kontrasta citā dod to sajūtu, ka esi dzīvs. Šādi mēs ejam iekšā katrā otrajā kāpņu telpā. Priecājamies, tiešām skaisti. Atgādina kaut ko, nezinu, kas varbūt agrāk Rīgā bijis, bet vairs nav tās skaistās kāpņu telpas, bet nav izremontētas, nav perfektas, nav nopulētas. Uz dzīvokļiem durvis vaļā vietā, viss ir tā brīvi, nepiespiesti, tāda savadīga atmosfēra. Указатель квартир. Ienākuši Tbilisī bazārā, tāds kā pazemes tirdziņš. Tas kalpojas kāds daļa no zīda ceļa. Šobrīd gan tas ir privātam uzņēmumam. Principā veikals varētu teikt. Tas nav tirgus, kur daudz neatkarīgi tirgotāji. Vienalga ļoti kolorīti, ļoti interesanti. Šādā tirdziņā neesmu bijis. Viss iespējamais, ko var iedomāties par suvenīriem. Rāgi, bildes, rotas lietas, monētas, kuloni. Naži, nezinu, kas vēl priekšā, mūzikas instrumenti. Pieļauju, ka viss te ir pērkams, tikai jautājums par cenu. Un re, kas tas ir? Pelītas un žurciņa. Vīnas mantiņas arī var nopirkt. Ir interesanti, ir patīkami. Cepures, nu viss, ko var iedomāties suvenīru sakarā. Esam botāniskajā dārzā. Kāds interesants moments šeit ir cikādas visur. Tāds cikāžu koris, orķestris. Skan biezajos kokos, paēnī un riktīgi čīgā. Es domāju, ka tās cikādas. Es patiesībā nezinu, bet izklausās forši. Dienas vidus, botāniskais dārzs. Tāds riktīgs visur. Tas ir patīkami.
Ļoti interesants moments. Ej cauri tunelim. Jā, gāja tunelis zem ielas, zem maģistrāles. Un nonāca lūk šādā, kaut kādā, neteiksim bārā, bet jā, koncertu vietā, tādā alternatīvā, kur skatuvīti fonā, kaut bāriņš, krēsli, kur notiek kaut kādi mūzikas pasākumi, alternatīvie visdrīzāk. Un arī tepat fonā grāmatu veikaliņš ar ļoti interesantām grāmatām. Negaidīti vienkārši ej caur tuneli un pēkšņi nonāca šādā eksotiskā nedaudz vietā. Vienā no brīvajām dienām es izmantoju iespēju aizbraukt līdz vietai, kas izskatās kā no pasakas. Martvīlī kanjonā ūdens ir dzidrs un tirkīs zils. Laivas slīd caur alu arkām, gar nelieliem ūdenskritumiem un alām. Leģenda vēsta, ka šeit dzied upes gars. Man bija sajūta, ka esmu nonācis kādā maģiskā valstībā. Esmu nonācis Tbilisī, tā kā smalkajā daļā, bagātajā, dārgajā. Jūtu diezgan izteiktu atšķirību. Smaki veikali, cilvēki savākā ģērbti. Ielas ir klātas, ne ielas, bet trotuāri, marmori plāksnītēm, flīzēm. Skaisti apstādījumi, kāds palmas vietām redz. Nu, jā, nav nemaz sajūta, ka būtu kaut kādā mazāk attīstītā valstī. Viss ir skaisti, pieklājīgi un es teiktu, eiropeiski. Skaisti patiesībā te būtu. Šobrīd dodamies uz pirtīm, bet uz termālajiem
termālajām vannām. Normāls kaut kur mums priekšā aizgājis. Nu jā, redzēs, kas tur ir, it kā esot jārezervē iepriekš. Redzēs, ko gan jau sazīmēsim. Būs 30 grādu karstumā, ieiesim 40 grādu karstā vanniņā. Izklausās pēc labu plānu. Esam atnākuši uz pirtīm. Nē, tas nav pirtis. Kas tas bija? Vannas. Sērvot vannas. Paņēmām tādu bišķi dārgāku istabiņu. 30 eiro kopā, jo tur bija pieejama arī augstā vanna un sauna. Tas ir diezgan forši tomēr šobrīd. Pasūtījām arī skrubi. Tas būs patīkami droši vien. Cerams, tas būs patīkami. Un baudīsim Gruzīnu spā. Šitā, es sēžam. Forši. Ir forši. Cik maz vajag priekam. Vajag uzlīst kalnā, pamocīt sevi, un tad atnākas silti pasēdiņi, un ir fantastiski sajūta. Jauks noslēgums brīvdienām. Mums te ir sauna, no ceru iekšā. Mums te ir sauna, mums te ir augstais ūdens, augsts nosacītis, te ir reāli silts, ir kādi 35 grādi stabīli. Šeit notiek skrabēšana, bet Agnes jau ir procesā. Atslābinoša spā procedūra bija tieši tas, kas bija vajadzīgs pēc piedzīvojumiem pilnajām un nogurdinošajām kalnu brīvdienām. Īsta atāpa ķermenim un prātam. Taču tas vēl nebija viss. Pirms došanās prom bija jāuzliek pēdējais punkts uz I. Jāpiedzīvot Tbilisī burvību nāksnīgajās gaismās. Твою главу венчая с единой рассветай под солнцем Грузия моя и судьбу свою вновь обретай. Твоих красот без тебя и жизнь мне не мила. Tbilisī, Gruzija. Piedzīvojums, var teikt, ka ir noslēdzies. Ir ļoti interesanti. Paldies tev, Gruzija, Tbilisī. Tiešām patika, mums šķiet visiem patika. Kaut kas ir maģisks tajā Gruzijā, tajā Tbilisī. Krustpunkts starp rietumu kultūru un austrumu. Te tas viss satiekās. Tāda dzīva, kūsājoša, dzirkstoša pilsēta. Gruzīni. Varbūt pirmajā brīdī no viņiem tāds kā Kaukāzes skarbums sajūtams, bet tad, kad viņi mazliet atverās, tad tik sirsnīgi un patiesi, tiešām patīkami, forši cilvēki. Jā, paldies, Gruzija, paldies, Tbilisī. Šis viss ir bijis skaisti un lieliski.
tiekamies kādā jaunā piedzīvojumā.